tā, laiks mums iet un pabeigsim varbūt tādā, kas mums tagad ir Eiropas vēlēšanas milzīgi, tā ātri pasaki man lūdzu, ko mēs tagad darīsim? Vai ir vērts uz Eiropas vēlēšanām iet, vai mēs, kā tu to saskati? Nē, nu jāiet ir skaidrs. Tāpēc es tev apzināti mazliet prasīju. Skaidrs, kad jāiet ir. Man arī radinieku draugu teikuši, par ko tad balso, kā tad es izvēlēšos. Es teikšu, ka ir grūta izvēle, jo es redzu, cik tomēr tie mūsu arī ilgi strādājušie Eiropā ir diezgan bijuši bezpalīdzīgi un mazaktīvi, ja? Lai arī it kā ir ietekmīgi, bet ko viņi Latvijai ir īsti atnesuši. Un skaidrs, ka jāatcerās, ka mums ir nacionālās intereses, mums ir jādomā par to, bet es laikam tomēr teikšu, ka man patīk, ka ir tādi darītāji, piemēram, mans favorīts ir Reinis Pozģeks, Twitter konu, es gan viņu personīgi pazīstu. Es domāju, ka tādus cilvēkus Eiropā vajag, ja. Es teikšu, ka, atkal personīgi pazīstu, un mans favorīts ir arī Artis Pavriks, jo visi aizsardzības ministri runāja, viņš tomēr panāca, ka tās Patrijas sāk Latvijā ražot. Viņam tur bruka virsū visu kaut ko citu, bet beidzot viņas ražo vienīgais no ministriem. Bet nevar certificēt, bet tas ir cits stāsts. Jā, atkal tu visās, un Foxus nevar tagad šitie jaunie nekādi, ja būtu Pabriks sen jau tie Foxus jau būtu mūsu armijai. Tādēļ, vajag tādus darītājus, jā. Līdz ar to es par tiem, man ir divi favorīti, tad tās ir divas dažādas partijas, jā. Un tā mēs droši draugu pulkā sadalīsim, jā, kurš par ko balso. Bet galvenais, skaidrs, ka nevar ļaut Krievus laist uz turien, impēristus, Ždanoku, vai otrais nav tāds kauds kā Ždanoku, un katrs latviets, kurš neaizies uz vēlēšanām, veicinās to, lai tur atkal Ždanoka otra, kaut kāda Rosļikovieta, tur atkal ir, ja, un tā ir kauna visai Latvijai. Kaut vai tāpēc vien, ja, ir jāaiziet un jānobalso, ja, un nedrīkst sēdēt tajā dienā mājās. Un es piemetīšu klāt to, ka tu jau teici arī paldies par tiem. Man arī personīgi gods pazīt gan Reini, bet es uzlikšu vēl vienu cilvēku no šajā gadījumā. Es likšu Raimondu Bergmanu, manuprāt. Viņš ir milzīgi progresējis, vai ne? Es dabiski neatklāšu precīzi, kā es balsošu, ja, bet es saku savu simpātijas. Raimonds arī labi izvēl. Jā, teiksim, par to, ka viņš ir, es redzu, kā viņš tur kanti, kādiem kārdinājumiem, kā viņu ar pātagu, ar pīrāgiem iespaido un kā uz viņu cer vēl ar vienu, vai ne? Un viņš nepārdodas. Man tas patīk, ka vīrs tur savu šniti. Un šajā gadījumā arī visu cēnim. Bet tu pareizi teici. Cilvēkiem jāsaprot to, ka šajā gadījumā mums ir jābūt aktīviem, jo ja mēs nebūsim aktīvi tagad, tad visticamāk mums te būs karoks ar sirpu un āmuru, neteiksim, cik gadu laikā, bet tas ir ļoti reāli iespējams. Un tie, kas domā, ka būs mierīga dzīve kā Padomju Savienībā, draugi mīļie, jūs neesat bijuši Krievijas iekšienē. Es esmu bijis. Tās ir briesmas, tas ir ārprāts, kā tur cilvēki dzīvo. Ja? Aizvien ar sausām toaletēm, aizvien bez centrālās apkuras. Jā, bet ar Putinu uz lūpām. Bet ar Putinu uz lūpām, jā. Nevajag skatīties uz spožo Maskavu un Pēterburgu. Tas pilnīgi kaut kas cits pārējā, Krievija un viss tas ir. Kāpēc jau viņi gatavi par tām naudām iet un slepkavot, ja? Ka tā viņiem ir iespēja arī izrauties un kaut ko nopeldīt. Jā, paradoks. Krievija Ģerevņā dzīvo labāk kā jebkad tagad. Jo dēls ir kritis, kā Ļina viņš ir dabūjis. Un mamma cīniski saka, es jau raunu apnapils. Tā kā tomēr uz Eiropas uz vēlēšanām un balsosim par savējiem. Tieši tā. Paldies.